Otrais vingrinājums. Iepriekšējā vingrinājumā tu notestēji informācijas uztveršanas kanālus. Tu arbūzu redzēji, sajuti, sadzirdēji, sasmaržoji, sagaršoji vai vienkārši zināji, kāds tas ir. Šis vingrinājums būs par apkārtnes izpētīšanu. Ieņem ērtu pozu, ērti apsēdies vai apkulies, lai ķermenis nenovērš tavu uzmanību. Iekārtojies ērti un aizver acis. Dziļi ieelpo, uz mirkli aiztur elpu un lēnām izelpo. Ieelpo vēsu gaisu un izelpo siltu. Un vēlreiz dziļi ieelpo, uz mirkli aiztur elpu un lēnām izelpo. Ieelpo mieru, atslābumu un izelpo saspringumu, gaidas, nogurumu. Un vēlreiz dziļi ieelpa, uz mirkli aiztur elpu un lēnām izelpo. Tālāk elpo sev ērtā ritmā. Tagad atceries kādu pastaigu agrā bērnībā. Kādu jauku, patīkamu pastaigu. Šiem mācību nolūkiem noderēs jebkura pastaiga. Kad esi atcerējusies pastaigu, padomā, kāpēc no visām atmiņām tu atcerējies tieši šo pastaigu. Kas tajā bija īpašs? Pievērs uzmanību, kur tu atrodies. Uz ielas, parkā, mežā, pļavā, varbūt jūras krastā. Ir ziema vai vasara? Rudens vai pavasaris? Ir diena, rīts vai vakars? Pievērs uzmanību, vai apkārt ir mājas, koki, cilvēki. Ja ir cilvēki, tad kas tie ir par cilvēkiem, pazīstami vai sveši? Vai tev ir silti vai augsti? Pūš maigs vējš vai spēcīgs vējš? Vai cepina saule, sniegs, līst lietus? Kas vēl tev ir apkārt? Kad esi visu apskatījusi, ievelc dziļi elpu un izelpā atver acis. Līdzīgi tu skatīsies iepriekšējās dzīves. Vēl patrenēsimies un tev viss sanāks. Padalies, kā tev sanāca. Vai redzēji, juti, zināji, kā tu uztvēri informāciju?